kas te klātienē un neklātienē. Es paturpināšu foršo prezentāciju, ko bija Ilze sagatavojusi. To, ko pirmiņ teica Ilze, tas būtu jāievēro pilnīgi visiem projektētājiem, bet arī, diemžēl, mēs tagad redzam, ka jaunās ēkas nevienmēr ir tādas, kādām viņam būtu jābūt. Bet, mēs mazliet novirzīsimies uz tādām esošām lietām, un es jums pastāstīšu par kā logu nomaiņa ietekmē ēkas, kuras kādreiz tika projektētas ar dabisko ventilāciju. Dabiskās ventilācijas princips ir, kā jau iepriekš kolēģi stāstīja, kad pa norobežošām konstrukcijām svaigais ieplūda telpā, un tad virzoties caur telpām uz sanitāriem mazgliem, kur ir novietot gaisa izplūdes šahtas, tas gaiss tika izvadīts ārā, un tā darbojās šī dabiskā ventilācija. Bet tanī laikā, kad tās mājas projektēja, tad jau nebija tik blīva loga kā mūsdienās. Ja? Un tās visas padomu laika un pirms padomu laika ēkas, viņas nebija paredzētas moderniem, blīviem, nav svarīgi plasmas, koku vai alumīnija logiem. Mēs parasti nomainām logus, mēs jau esam gatavi uz to, ka būs tikai ieguvumi. Ja? Galvenie ieguvumi ir, kā mēs šeit redzam bildē, mēs esam drošībā, komfortā, silts, ārā vienalga, kas notiek, tas mūs netraucē, ne ar troksni, ne ar ko. Tāda ir mūsu cerība mainot logus. Ja? Bet kas patiesībā notiekās? Ja mēs apskatīsimies vēsturē, tad 1989. gadā, kad krita Berlīnas mūrs, tad sākās aktīva ēku siltināšana. Un visas avīzes bija pilnas ar nosaukumu, ka tā saucās ēku kaputizācija. Kāpēc kaputizācija? Vienkārši, kad aizstājot vecos neblīvos logus ar moderniem blīviem logiem, tiek pārtraukti gaisa pieplūdi un respektīvi tās ēkas sāk pelēt. Sāk iet bojā. Ja. Un tad arī radās pirmais, sāk skaļāk runāt par slimo ēku sindromu. Par to mēs vēlāk vēl pieskarsimies. Te var redzēt diagrammā, kad vislielākā problēma bija tieši pelējums pēc ēku nosiltināšanas. Kā tad viss tas rodās? Ja? Te mēs varam redzēt, kā veidojas kondensāts. Respektīvi pie zemākas temperatūras gaiss maksimāli var sevī saturēt mazāku mitrumu ūdens apjomu. Kā mēs redzam, pie 20 grādiem tie būs 17 grami, pie 10 tie būs 9 grami, un jo zemāk temperatūra, jo mazāk. Tas nozīmē arī rudenī līst lietus ārā, tad tas gaiss, kurā gadījumā būs sausāks, nekā mēs atrodamies telpā, kurā ir 20 grādi. Un respektīvi uz virsmas, kur ir vēsāka, tam mitrumam kaut kur jāpaliek, viņš izkrīt kondensāta veidā. Un kas tad notiek? Kā mēs to redzam dzīvoklī? Kā jau Ilze minēja, normāli relatīvais mitrums ir no 30 līdz 70%. Tā tam būtu jābūt. Bet, ja nav gaisa apmaiņa, parasti relatīvais mitrums ir krietni augstāks. 85, 95, 90%. Un tad mēs redzam, ja būtu normāls relatīvais mitrums pie 55%, tad kondensāts veidojas uz visām virsmām, kur ir 10 grādi. Tā ir zema virsma, zemes temperatūras virsma, kur nomainot logus, praktiski tas nav iespējams. Bet ja mums ir relatīvais mitrums jau 90%, tad 18 grādi, tā ir diezgan silta virsma. Ja? Un ko dzīvībai vajag? Siltumu, mitrumu un gaismu, un viņi sāk veidoties. Veidojās pelējums sēnes, un viss ir slikti. Kā mēs to redzam dzīvē, tas izskatās pirmais jau. Ir ceļš tagad, kad sākās apkuras sezona, logi tiek aizvērti, jo ārā ir vēss. Ja? Tad mēs pirmais, ko pamanām, logi svīst. Ja? Un bieži vien vaino lodzinieks. Pirms tam mums nesvīd, viss bija baigi forši, un tagad nomainīja ielika, nav svarīgi atkal tur koku, plasmas vai alumīnija logs, un tagad man viņi svīst. Tādas ainas mēs redzam, bet, ticiet man, lodzinieki šeit galīgi nav vainīgi. Nepatiesi viņi tiek apvainoti. Ja? Bet šī vēl nav tā lielākā bēda. Lielākā bēda ir, kas notiek
telpā bez mitruma. Loģiski, ka paaugstinās arī viss pārējais CO2 un pārējā Mendeļejev tabula, kas izdalās gan no organiskiem, gan no neorganiskiem savienojumiem. Kā mēs to izjūtam? Mēs nogurums, kā jau Vils minēja, mēdz galvas sāpēt, jāžāvājās biežāk, no rīta pamostamies aizpampuši. Ja? No CO2 tas ir arī vēl būtu tā mazākā bēda, bet, kā jau es teicu, lielākā problēma, kad arī vispārējā ķīmijas tabula viss atrodas tajā dzīvoklī mums telpā, un respektīvi veidojās dzīvošanai toksiska vide. Un ja ņem vērā, ka mēs savu mūžu lielāko daļu pavadām tomēr savā mājoklī, ja mēs vakarā atnākam mājās no darba, vienalga no kurienes, un sējam gulēt, un no rīta tikai pieceļamies, tad būtu vēlams parūpēties, lai mēs neatrastos šādā vidē. Ja, jo tas vistiešākā veidā ietekmē veselību. Tad ko darīt? Mēs esam tādā dzīvoklī nomainījuši logus. Mēs redzējām, ja aizvērts logs, tad ir mitrums, pelējums, CO2, slimojam, viss ir slikti. Otrs variants, tad jātur viņš vaļā ir. Turot vaļā, troksnes, caurvējš, putekļi, siltumzudumi. Kaut kā stulbi sanāk, mēs esam ielikuši jaunas logus un ciet ir slikti, vaļā ir slikti. Tad ir izcinājums, kā tomēr tādām ēkām nodrošināt, lai dabiskā ventilācija darbotos, un lai tā gaisa pieplūde būtu kontrolētā veidā. Ja, šeit var redzēt schematiski attēlos, kādi tie risinājumi principiāli varētu būt. Vienīgais, ko neiesākam darīt, tas ir plasmas logiem frēzēt vai cauri urbt gaisa kamerām, ja, kas kalpo kā siltumizolācija. Ja. Bet, ja mēs ņemam, teiksim, Ilis stāstīja, kā būtu jābūt pareizi, jābūt ir atsevišķi izbūvētai komunikācijai, kas nodrošina labu ventilāciju, bet pats minimums pēc normatīva ir, ja vienīgais piesārņotājs ir cilvēks, tad tas ir 15 kubikmetru stundā uz cilvēku. Tas būtu minimums, kam būtu jābūt. Protams, jo vairāk, jo labāk. Un tad ir dažādi risinājumi dažādām logu sistēmām, kā mēs varam redzēt. Ja? Teiksim, vai liek papildus profils un frēzēt cauri gaisa pieplūdes, vai teiksim, tiek jau nefrēzēt cauri pieskrūvēts dažādas gaisa pieplūdes risinājumi daudz un dažādi. Un viņi to minimālo gaisa apjomu spēja nodrošināt. Protams, jābūt nosacījumiem, kad arī izplūdes šahts nav aizkrāmēts ciet ar putnu liksdām, skapīšiem un tam līdzīgi. Bet parasti jau viņas saglabājās pēc logu nomaiņas. Ja viņi pirms tam darbojās, tad viņi vēlāk nedarbojas tikai uz vienu iemeslu, ka nav svaiga gaisa pieplūde. Jo kontrolēt svaiga gaisa pieplūde var nodrošināt tikai divos veidos. Vai caur fasādi mēs taisam caurumu, vai kaut kā caur logu. Trešā varianta jau vienkārši nav. Ja. Te es gribētu parādīt vienu Latvijā ražotu produktu, kas ir arī viens no mūsu asociācijas biedriem, ja, kur var aprīkot jebkuru jau esošu logu. Ja cilvēks nav laicīgi padomājis, nav aizdomājis, ka viņam tāda problēma var rasties, tad jau savu esošo logu var aprīkot ar gaisa pieplūdes sistēmu, kur jau ir arī aprīkots jau ar filtru, ar M5 klases filtru. Augšā nāk vārsts, kur var manuāli regulēt, un viņš nodrošina to minimālo gaisa apjomu, pieplūdi, attīrīt no sodrējiem putekļiem, ziedputekšņiem, jo M5 klases filtrs, tas, kā mēs šeit redzam, viņš principā savas pamatfunkcijas veids ļoti lieliski. Ceļš tas svarīgi cilvēkiem, kam ir alerģijas pavasaros. Mēs redzam, ka tur viss virsmas noklāts ar ziedputekšņiem, un tas arī bieži vien iekļūst telpā, tad tas būtu ieteicams. Jo, protams, ir dažādas sistēmas. Šī nav vienīgā, bet kas notiek, ja uzliek gaisa pieplūdes sistēmu bez filtra, tad, kā jau es minēju, tas, kas ir ārā, tas nonāk iekšā, un to mēs ļoti labi redzam uz griestiem vai uz sienām. Tā kā vajadzētu, izvēloties, vajadzētu paskatīties, salīdzināt sistēmas, ja, un tad tikai izvēlēties. Ka šādas sistēmas darbojās, to mēs pārliecinamies jau nevienu gadu vien. Šogad jau 14. gadu bija konkurss energoefektīvākā ēka Latvijā, kur gan pirmā vietā ēka, gan otrā vietā ēka, kas ieguva, gan trešajā, viņām visām gaisa pieplūdu nodrošināja caur logu vārstiem. Ja, tas nozīmē, ja visi izdara pareizi, tad tas darbojās. Un galvenā atziņa, ko cilvēki
cilvēki saka, kas bija pirms, kas bija pēc tam, ka viņiem pazūd spēlējums, ka nav telpā vairs tāds mitrums. Ja? Tas jau liecina, ka atkal dabiskā ventilācija darbojās kāds, tika jau sākotnēji projektēts. Tikai tā ēka kļūs ir energoefektīva, nav siltuma zuduma pa visu perimetru, jo bieži vien saka, es atveru logu ziemas režīmā un arī nekāda vaina nav. Ziemas režīms, tas ir pa visu perimetru neblīvs loks, kur tiek atlaists blīvējums, nakal siltuma zuduma, troksnes putekļi caurvējuši. Kā jau te minēja, protams, ka ļoti svarīgs moments ir arī troksnes, jo jebkurš caurums sienā vai atvērts loks, viņš izmaina skaņas fonu. Bet pie tā vēl atgriezīsimies. Te var redzēt, kā būtu jābūt atjaunotā ēkā, kur tiek pastiprināti gan nosūdz un pieplūdi, šī gadījumā caur logu. Ja, un tas viss darbojās. Kā arī vairākus gadus atpakaļ tika testēts Valkā vairākas mājas. Es vēl atgriezīšos pie tā. Tāpat arī dabisko pieplūdu var izmantot šādā risinājumā, kad siltais gaiss izejošais tiek savākts ar siltummainu un novadīts siltiem ūdenim. To var izmantot gan vienkārši siltiem ūdenim, vai arī apkures piesildīšanai. Protams, aprīkot ar saules baterijām. Ja, tad rēķina sanāk, ka pusgadu pavelt, var teikt, siltais ūdens cilvēkiem. Tas varbūt nebūs izdevīgi. Teiksim, tie, kas tirgo silto ūdeni, bet iedzīvotājiem tas noteikti būs izdevīgi. Šādi risinājumi ir arī Igaunijā. Ja, un tā kā, teiksim, ēkām ar dabisko ventilāciju var, teiksim, ja nav vietas, kur izbūvēt, teiksim, mehāniskās ventilācijas, bet gribās kaut kā to siltumu atgūt, tad to var atgūt un novirzīt karstiem ūdenim. Un sadarbībā ar Rīgas Traģiņu universitāti vairākus gadus atpakaļ Valkā tika testēts ēkas, kur tika mērīts telpu mikroklimats. Un tur bija no 6 ēkām 2 bija caur fasādi gaisa pieplūdu, 4 bija caur logiem. Un principā visos 6 gadījumos, ja viss izdara pareizi, tad darbojās. Un te atkal atgriezīsimies pie trokšņa līmeņa, kad sistēmām tomēr jābūt ir testētām uz skaņu. Un tā sistēma, ko es pirmiņ rādīju, kas ir Latvijā ražot, viņa iespējams ir labākā savā klasē, kā akreditētas laboratorijas profesors teica, jo pateicoties gan kasešu izvietojumam, ka viņi nav viens otram pretī, gan filtram, skaņas izolācijas rādītāji bija tādi, kā mēs šeit redzam, kad neaprīkots loks un aprīkots ar vārstu atvērtā stāvoklī starpība 0,6 decibeli tikai. Ja? Kā saka, iedzenot laiku, es centos ātrumā visu pastāstīt, un ja visu izdara pareizi, tad ir gan veselīgs mikroklimats, gan energoefektivitāte, ekoloģija, komforts, un ko es vēl gribētu pieminēt, ja arī iet mūsu asociācijas mājaslapā, tad tur ir arī mums tāds dokuments, kas jau 19. gadā tapa, prasības un rekomendācijas logiem un durvīm. Tas ir domāts priekš cilvēkiem, kuri maina logus varbūt ne tik bieži savā dzīvē, un viņi nevar iedziļināties pilnīgi visos jautājumos. Un tur aprakstīts tādas lietas arī, kā, piemēram, drošība, ja logs atrodas 1. stāvā, tad jābūt aprīkotiem ar vismaz RC1 drošības klasi, lai ar skrūgriez no ārpus neatais vaļā to logu. Vai arī, ja stiklojums ir metrs un zemāk, tad, lai tur bērns nejauši ar krūzīti neiziet cauri stiklam, ir jābūt viņam vai no rūdītam, vai līmētam, vai kaut kādai aizsargu barjerai priekšā. Tādas lietas, kuras varbūt cilvēki neaizdomājas, vai arī, piemēram, vējslodžu, teiksim, noturība pie jūras, tās vajadzētu, kur lielāka vēja varbūt, teiksim, nopietnāks izvēlēties, kaut kādā aizvējā, tur varbūt tam var veltīt mazāk uzmanību, bet veltīt citiem aspektiem. Ja? Un tā kā pa cik mēs neesam ikdienā Kopenhāgena pa visiem logiem, tipiem, īpašībām, tad šis dokuments ļoti palīdzēs, teiksim, ar jūsu projektu. Paņemiet šo dokumentu, aiziet pie loga ražotāja, un tur viņam saprotamā valodā ir aprakstīts, kam būtu jābūt. Tā skaitā tur ir pieminēts arī pa gaisa pieplūdu, jo tas viss ir, kā saka, jāzina. Paldies par uzmanību. Šis materiāls tapa, protams, sadarbībā ar kompāniju Vensis un dzīvo siltāk. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet, rakstiet, vienmēr esam atvērti.
nokonsultēsim. Paldies par uzmanību.